Kā jau raidījuma sākumā pieteicām, pie mums šoreiz ieradies neformālās grupas sports Smiltenē vadītājs Toms Marks. Labvakar! Sveiciens visiem! Kurš pastāstīs par līdzjutēju balsojumu Smiltenes novada gada balva sportā, kas sāksies decembrī. Tāds pasākums mums ir priekšā, un nenoliedzami visi būs aktīvi un darbosies un balsos. Šāda akcija, balsojums notiek jau vairākus gadus. Tom, pastāstiet, kāds ir tās mērķis? Šis būs 6. gads, kad norisinās Smiltenes novada gada balva sportā, kas ir mūsu novada, domāju, arī Vidzemes mēroga liels sporta notikums, kurā mēs godinam labākos, populārākos Smiltenes novada sportistus, komandas, sporta notikumus, pulcējam kopā Smiltenes novada sporta sabiedrību, kas ir ļoti svarīgi vismaz vienu reizi gadā. Un, ja tu man jautāji par šo mērķi, tad mērķis ir tiešām vienots Smiltenes sporta sabiedrību, Smiltenes novada sporta sabiedrību un noteikti arī, protams, labākos sportistus. Un arī sanākt kopā reizi gadā visiem, tā kā vienkops, jo pa gadu visi tomēr ir aizņemti savās aktivitātēs. Viens brauc skriet, otrs brauc mest šķēpu, vēl kāds brauc spēlēt futbolu un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir tā reize, kad mēs vienojamies kopīgam vienam pasākumam gan ar skaistu kultūras programmu, gan ar pašu, protams, apbalvošanu. Protams. Šogad pretendenti izvirzīti dažādās nominācijās. Kuras nominācijas ir saglabājušās no iepriekšējiem gadiem un varbūt ir kāda jauna? Jā, tātad runājot par nominācijām, saglabājušās ir visas pagājušā gada nominācijas. Tas ir 8 nominācijas. To vidū gada labākais Smiltenes novada sportists, labākie jaunie sportisti, gan puišu, gan meiteņu konkurencē, tāpat arī labākā komanda. Sporta notikums, arī veterāns, gada veterāns mums tiek noteikts, populārākais amatieru sportists, kas tieši šeit Smiltenē pavada savu laiku, varbūt ne tikai kā labākais sportists cīnoties, pieņemsim veltes paņa velobraucienā vai lielos vieglētikas sacensībās. Bet runājot par jauno nomināciju, tad tā ir gada labākais tehnisko sporta veidu pārstāvis, jo šis gads Smiltenes novadam ir bijis ļoti bagāts tieši tehniskajos sporta veidos, un šeit arī vesela virkne dalībnieki ir izvirzīti šo nomināciju, gan autora rallijā Smiltenieši startē, gan motokrosā, arī moto freestylā un dažādos motosporta veidos. Tā kā, pienācis laiks, kad jāpievērš uzmanība arī šai jomai. Jā, tieši tā. Tas nozīmē, ka augam. Augam, attīstamies, un Smiltenes vārds izskan vēl plašāk arī dažādos citos, teiksim, tehniskajos sporta veidos. Tagad viens no interesantākajiem jautājumiem. Kādā veidā tiks noteikti uzvarētāji? Jo atsevišķās nominācijās noteicošais būs ne tikai līdzjutēju balsojums. Jā, tad no 1. decembra par balsošanu runāsim Smiltenes mājaslapā smiltene.lv. Tāpat arī ceram uz sadarbību ar Ziemeļlatvijas portālu par līdzjutēju balsojumu. Jāsaka, no 9 nominācijām 7 ir līdzjutēju balsojums. Bet vairākās no tām, manuprāt, 4 vai 5 ir ne tikai līdzjutēju balsojums, bet arī Smiltenes novada sporta attīstības padomes balsojums un arī Smiltenes sporta skolas treneru balsojums, lai šī nominācija konkrēti pieņemsim pēc iespējas objektīvāka. Labākais sportists, labākais jaunais sportists, lai tiktu izvērtēt vairāk kritēriju. Viens ir līdzjutēju aktivitāte, kas ir ļoti apsveicama, jo ar šo līdzjutēju balsojumu mēs popularizējam sportu kā tādu, sportistu panākumus. Bet, lai mēs noteikti labāku, mums ir nepieciešama arī speciālistu viedoklis, kas mūsu gadījumā ir sporta skolas treneris, sporta attīstības padome, un to visu saliekot kopā, tad ir šis labākais sportists. Jā. Jāsaka par līdzjutēju balsojumu. Tur vienmēr parasti ir kaut kādi nedaudz varbūt kritēriji vai ierobežojumi, lai nebūtu tā, ka gluži man patīk viens no sportistiem, tad es neesmu slinks un tikai spiežu savu balsojumu, vai tur būs kādi ierobežojumi? Jā, tātad, protams, nevarēs balsot 10 reizes dienā, to varēs darīt vienu reizi vienā dienā, vienu reizi no vienas IP adreses, no viena datora vai no viena kolektīva iestādes, ja? Jo nav mērķis sasniegt nenormālu balsu skaitu, bet mums ir mērķis iegūt kvalitāti. Un es uzskatu, ka šādā veidā, kad balsot ar vienu reizi dienā, tas ir pietiekami objektīvi. Tas reizē arī uztur arī to spriedzi, ka katru dienu var ietekmēt balsojumu, bet reizē arī neaiziet pa traku. Sarežģītāk būs droši vien ģimenēs, kur ir tāds kuplāks skaits, vairāk bērnu, piemēram, visi tādi aktīvi sportisti, un katram patīk savu sportistu, tad jāsadala dienas, kurās... Tieši tā, viena diena balso tēvs, viena māte, viena bērns, un tādā tās priekš. Jā, tieši tā. Pēc kādiem kritērijiem tika izvirzīti kandidāti?
9 nominācijas kopumā, un kandidāti katrā no nominācijām tika izvirzīti, protams, vērtējot aktīvi visu gada garumā, vērtējot viņu rezultātus. Startautiskajās sacensībās tas ir par labākajiem sportistiem, arī, protams, pašmājas sacensībās, tāpat arī amatieru sportistu rezultāti Latvijas un startautiskajās sacensībās, arī komandas arī tika vērtētas pēc viņu uzrādītiem rezultātiem, un pamat kritērijs, protams, ir uzrādītie rezultāti, un otrs, kas man, kā šīs gada balvas organizatoram, ir ļoti svarīgi, lai šie sportisti saistītu ar Smiltenes novadu, pārstāvēt Smilteni olimpiādēs, vai pieaugušo vai jauniešu, un būtu lojāli arī Smiltenes novadam, jo tā ir Smiltenes novada gada balvas sportā, un labākajiem sportistam jābūt ar sirdī smiltenietim. Vai bija kāda nominācija, kur šis pretendentu logs bija tik plašs, ka likā, kuru visi it kā ir labi, kur bija tāds, visgrūtāk izvēlēties tos, kurus iekļaut šīs aptaujas procesā? Bija atsevišķas kategorijas, protams, vairāk attiecās uz jauniem sportistiem, kur mums ir tiešām ļoti labi panākumi gan Latvijas mērogā, gan arī starptautiskajā mērogā, un šeit gan, protams, tā lieta ir krietni sarežģītāka, un šeit izvēlēties tos pretendentus ir jāuzklausa ļoti daudz viedokļus, tāpēc arī kandidāti tika apstiprināti arī Smiltenes novada sporta attīstības padomes sēdē, un viņi arī tātad attiecīgi ir izvirzīt no šīs sēdes, balstoties uz viņu rezultātiem un sasniegtā. Ieteiktie kandidāti, apspriežoties vēl izdiskutējot, tad ir pieņems lēmums, kad būs tieši šie, protams, kurus mēs visi redzēsim no 1. decembra. Redzēsim, publiskajā telpā, Smiltenes mājaslapā, cer arī Ziemeļlatvija LV, tāpat arī Smiltenes novada domas informatīvajā izdevumā un laikrakstā, un tā kā ceram, ka visi būs. Bet balsot varēs internetā. Principā interneta balsojums būs tas, kur... Līdzsē balsojums norisināsies tikai internetā, tā kā es domāju, ka internets jau mūsu arī gados cienījamākiem cilvēkiem jau ir ļoti brīvi pieejams, vai bibliotekā vai vienalga, un es domāju, ka šī iespēja, tā būs tikai vienīgi internetā. Es domāju, ka sadarbībā ar Ziemeļlatviju tur nebūs tā, ka ir anketa, kuru tad var aizpildīt. Nē, tas tikai papīra formā nebūs, viss būs elektroniski. Būs viena elektroniska aptauja, vienkārši vai mēs viņu integrējam šajā te portālā. Jā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, 5 gadu pieredzi, šis būs 6. gads, kad notiek šāds balsojums, cik sīva cīņa balsojumā ir starp pretendentiem? Kā kuru gadu? Pagājušajā gadā šī cīņa nominācijā gada labākais sportists, kur uzvarēja Gatis Smukuls, varbūt nebija tik ļoti sīva, savukārt atkal ir nominācijas kā gada labākie jaunie sportisti, kur tas tiešām iet uz, uz nažiem, un ko pagājušajā gadā šo te izšķīra viens Smiltenes sporta skolas trenera balsojums, respektīvi bija ļoti līdzīga un viena konkrēta trenera balsojums izšķīra, kurš tad būs labākais jaunais sportists, un tas padara to cīņu, protams, spraigāku un interesantāku. Tātad tīri intrigēja, var teikt, ka pilnīgi droši, ka tikai viena balss izšķīra, kurš saņems šo tīklu. Jā, tieši tā, un ļoti kupls arī pagājušā gadā bija līdzjutēja balsojums un tiešām prieks, un joprojām, tāpat kā jau es pagājušajā gadā šeit pats studijā minēju, kad, manuprāt, kad katrs sevi cienošs smiltenieks, kuram interesē savu novadu cilvēku un sportisti un panākumu, kurš ar to lepojas, vismaz vienreiz nobalso par kādu favorītu. Es gribēju teikt, patiesībā, ja arī mēs ikdienā nesakojam varbūt līdz vienai vai otrai jomai, nozarei, sporta veidam vai kādam sportistam konkrēti, tad piedaloties šajā gada balsojumā vismaz var pastīties, kas tad katrā jomā ir tas labākais. Tieši tā, un salīdzināties kopā ar citiem sportistiem. Protams. Balsojuma, aktivitāte, viņa gadu no gada aug. Jā, viņi gadu no gada aug, mēs cenšamies vienmēr uzlabot šo balsošanas sistēmu, jo arī šajā gadā galvenais, kā jau es minēju, nebūs šie absolūtie skaitļi, bet kvalitāte, lai pēc iespējas vairāk cilvēku būtu vismaz vienreiz nobalsojuši, un tas ir tas mērķis, iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, un lai šī aptauja arī būtu objektīvāka. Jā, patiesībā šī varētu teikt, zināmā kvantitāte dod savu veidu kvalitāti, jo vairāk cilvēki ir nobalsojuši, jo skaidrāk ir saprotams vai precīzāk sadalās, teiksim, šis atbalsts konkrētiem sportistiem. Tieši tā, un tiešām aicinu visus smilteniešus, Smiltenes novada iedzīvotājus, arī tos, kas varbūt ikdienā nav šeit uz vietas, bet kuriem interesē Smiltenes novada sports, nobalsot vienu reizi dienā un atbalstīt labākos sportistus. Jā, tieši tā. Vismaz vienreiz iziet cauri šim sarakstam, apskatīties un teikt, par šo jaunkundzi vai kungu vai puisi vai meiteni, es atdodu savu balsi un kāpēc nē?
Kāpēc ne? Nu, lūk, tas sāksies no decembra. Cik ilgs balsojums? No 1. decembra līdz 30. decembrim, tā kā gan arī visu mēnesi, šo mūsu svētku mēnesi ar Ziemassvētkiem un līdz pat gan arī jauniem gadam, līdz pat 2017. gada gandrīz sākumam, droši balsojam, piedalāmies un esam aktīvi. Nu, lūk, un tad, kad visi tie, kas vēlējās atdot savu balsu, to būs atdevuši, informācija tiks apkopota, noskaidrot labākie, tad ir jābūt kulminācijai. Gada balvas sportā svinīgā apbalvošanas ceremonija. Vai ir zināms datums? Jā, datums ir zināms. Nesen kā bija arī orgkomitejas sapulce, jo mēs arī šajā gadā ņemot vērā, kad pasākumu vēlamies katru gadu pacelt jaunā līmenī, uzklausam un sadarbojamies ar daudziem smilteniešiem, ar cilvēkiem, kam interesē sports un kas arī palīdz šo pasākumu rīkošanā. 13. janvāris būs šis datums. Piektdiena, 13. datums, bet aicinu nenobīties no šī datuma un tiešām visas Smiltenes sporta sabiedrība būt šajā pasākumā. Un, jā, 7:00 vakarā kultūras centrā, Smiltenes kultūras centrā būs svinīgā Smiltenes novada gada balvas apbalvošanas ceremonija. Tad pasniegs visiem tiem, kas būs savās nominācijās izcīnījuši godalgotās vietas vai atzīt par labākajiem. Tieši tā. Un būs arī kultūras programma, būs arī sportisti, un droši vien, kad aicinām ne tikai sportistus, bet arī atbalstītājus, līdzjutējus, kuplināt šo saimi. Tā kā visi tie, kas ir ar sportu uz tu, 13. janvārī, vispirms pastrādājam pie datoriem, ja, nedaudz atdodam savu balsi, nobalsojam, un tad nekautrējamies un 13. janvārī uz kultūras centru. Tieši tā, laipni aicināti. Ļoti jauki. Es teikšu paldies neformālās grupas sports Smiltenē vadītājiem Tomam Marksam. Paldies, kā atnācāt. Paldies. Un tiekamies balsojumā. Tur mēs viens otru gan neredzēsim, bet klātienē iespējams redzēsim viens otru 13. janvārī. Noteikti. Paldies. Paldies.